Šobrīd atrodamies pie Multivan stenda, un šeit mēs varam apskatīt gandrīz visus Multivan modeļus. Tātad šeit mums ir jaunums, kas ir nosacīta jaunums jau kādu laiku, viņš ir elektriskais, kurš ir pieejams ar dažādu jaudu baterijām. Viņam ir pietiekama jauda, pietiekami ilgs, teiksim tā, darbības laiks, lai viņš būtu mūsu zaļajā laikmetā interesants. Šis mums ir modelis 8.5, kurš ir, protams, daudz lielāks un paredzēts daudz lielākiem un smagākiem darbiem. Šo izvēlās ļoti bieži komunālās saimniecības, jo ar viņu var gan tīrīt, kā jau ar visiem Multivaniem, gan tīrīt, gan stumt, gan pacelt. Protams, arī lauksaimniekiem viņš ir interesants šitam, kāpēc ir pielikts ruļļas atvērējs, jo viņš ir pietiekami jaudīgs, lai viņš var pacelt, piemēram, skābelības rulli, kurš ir pietiekami smags. Tātad šeit mums ir mazākais Multivans no Saimes, kurš ir pirmā sērija. Viņš ir uz 3 riteņiem, izskatās jauks un mīlīgs. Viņš ir paredzēts mazām šaurām vietām, kā piemēram mums Latvijā ir ļoti bieži tāda situācija, kad fermas ir mazas, vecas, ar zemiem griestiem, šaurām ejām, kur viss kādreiz bija paredzēts ar roku darbu. Tad šis Multivans pirmā sērija vai modelis 1.1 viennozīmīgi aizstās roku darbu un, protams, samazinās darbinieku skaitu vajadzību, kas mūsdienās ļoti aktuāli. Šis mums ir modelis 6.3 ID. Tātad šitas ir konkrēts, kā jebkuru Multivan traktoru aprīkot ar kabīnu, logiem. Iekšā ir iespējams sildītājs, kondicionieris. Protams, viņš aprīkots ir ar joystiku. Šeit šis jaunajam modelim ir redzams jau, kad ir pogas novietots daudz veiksmīgākā vietā. Un pats labākais ir kas? Tas, ka šim modelim atšķirībā no iepriekšējā, jeb no vecā, kurš, protams, arī nav nekāds vecais, ir tas, ka šeit ir to, ka jūs varat izvēlēties durvis, logus, ielikt pēc tam pēc pasūtīšanas. Ja iepriekšējā reizē, ja iepriekšējā variantā bija, kad jums jau bija pirkšanas brīdī jāizvēlās, vai jūs vēlēsieties ar logiem, ar kabīnu vai bez, to šobrīd jūs varat pārdomāt pēc gada, pēc 2 un visu to visu dabūt. Tas ir brīnišķīgi. Tātad ejam tālāk. Tālāk mēs nonākam pie modeļa 5.3, kurš ir ļoti populārs dēļ savas cenas un dēļ savas veiktspējas. Veiktspēja viņam ir gan sūknī, jo viņam ir 60 litru sūknis, kur viņš var darbināt ļoti daudz dažādas hidroiekārtas. Ne tikai, kas pacelt uz augšu uz leju, kas ir paredzēts, bet tās ir virstes, viss, kas saistīts ar hidromotoru. Ar to viņš ir veiksmīgs. Un viņš ir pietiekami viegls, lai viņu varētu kompakti transportēt. Kā piemēram paveikt kaut kādu darbu, jūs uzliekat uz traileru šo tonu, varat aizvest mierīgi jums vēlamā vietā un izdarīt darbu. Šeit mēs redzam tātad riepas, kuras ir paredzētas vairāk dārzam un komunālām vajadzībām. Blakus, teiksim, iekārtā mēs redzam lauksaimniecības riteņus, kas ir paredzēti vairāk dubļainākām vietām un tā tālāk. Bet to jūs varat izvēlēties, pasūtīt savu Multivanu. Jūs varat izvēlēties ne tikai riepu protektoru, kur jūs viņu izmantosiet, bet jūs varat izvēlēties arī izmēru. Teiksim, šīs riepas ir iespējams dabūt 2 izmēros, lielāks un mazāks atkarībā no jūsu vajadzībām. Tātad, vai jūs brauksiet noliktā, tā būs ar cietu segumu, vai tā būs varbūt dubļaina vieta, kur vajadzīgi ir lielāka riteņa ar rupjāku protektoru. Un šeit mēs redzam arī lielāko traktoru no mūsu Saimes 11.9 modeli, kuram pielikts ir priekšā, kas mūsdienās aktuāls saules bateriju mazgātājs. Viņš ir gana liels, gana jaudīgs, lai vestu un paceltu un pārvietotu un stumtu vai griestu dažādas iekārtas. Vairāk skatoties mūsu mājaslapā.